Labdien! Šodien 12. marts 2026. gads. Mana īsa prezentācija par Marshall aplikāciju Izzini sevi labākajai dzīvei, pašizziņa, tās, kas šodien ir ļoti lielā trendā. Kā teikt, atrisina cilvēku problēmas, un cilvēki tev par to samaksās. Kādas ir problēmas mūsdienu pasaulē? Ja? Šobrīd ir ļoti pieaug vientuļu un depresīvu cilvēku skaits, kur nevar atļauties dažādas speciālistus. Ja? Viņiem ir jāmeklē kaut kas digitālajā vidē. Savukārt, kļūstot šai pašziņai par tādu tendenci, kvalitatīvus rīkus atrast, jau nemaz nav tik vienkārši. Ja? Jo internets ir pilns ar visādu nepārāk kvalitatīvu informāciju, ja? Un rīkiem. Ja? Un cilvēki arī veido attiecības, tur iepazīstās tā tālāk, un bieži viņas izjūta. Gan ģimenes, gan biznesa attiecības, tāpēc, ka nav savstarpējas sapratnes, nespēja viens ar otru sarunāties, ja? Un nav labi konsultanti. Ja? Nu, lūk, kas ir Marshall un kā Marshall šīs problēmas rēķina, ja? Risina, nevis rēķina. Ja? Nu, lūk, tātad mēs taisam digitālo vidi, jā, teiksim, saucamais Marshall mākslīgā intelekta asistents. Ja? Un te ir ļoti svarīgi saprast, ka tā ir noslēgta digitālā vide, kurā nonāk tikai ļoti kvalitatīva informācija, ļoti augstu speciālistu uzraudzībā. Testi, kvalitatīva astroloģija, kvalitatīva numeroloģija. Vēlāk, šīs ir pirmās lietas, ar ko mēs darbosimies. Vēlāk liksim klāt dažādas grāmatas, dažādas kursus, dažādas prakses, dažādas zinības par veselību, ja teiksim, kā uzturēt tā tālāk. Ja? Un cilvēks, kuram ir šīs problēmas, vientulība, depresīva, vienkārši cilvēks varbūt vēlas dzīvot labāk. Jā, teiksim, atrast kaut ko tādu, lai būtu vēl jau veiksmīgs, vēl veiksmīgāks. Ja? Un viņš sarunājās ar šo aplikāciju, ja tā kā ar mākslīgo intelektu sarunājas, sarakstās, jā, jo mēs jau zinām, ka tagad visos iespējamos veidos tas viss strādā. Ja? Un šī ierīce pazīst šo cilvēku labāk par visiem speciālistiem vienlaicīgi kopā. Ja? Tā nenogurs spēja apkalpot miljonus cilvēkus, ja, jo labi speciālisti jau nav tik viegli atrast. Ja, teiksim. Šeit mēs redzam digitālo vidi, kas ļoti kvalitatīvi palīdz cilvēkiem visdažādākajās situācijās. Kā rezultātā cilvēkiem ir panākumi, ja, ir attiecības labākas, ir iespēja nopelnīt vieglāk naudu, pareizo ceļu atrast, kur pelnīt, ja, teiksim, uzlabojas veselība, pašizaugsme, ja, un cilvēki kļūst vienkārši laimīgāk un veiksmīgāk. Ja. Un tagad mēs vēl to savienojam kopā ar mūsu iepriekšējo izstrādi, ko mēs jau izstrādājam pirms kaut kāda laika, ja mēs sākām kā iepazīšanās vai kontaktu veidošanas aplikācija, kur mums ir fantastiski uztaisīts sadarības algoritms, jau mākslīgais intelekts tur ir satrenēts, ja, un kur cilvēki var pārbaudīt sadarības. Šobrīd mēs esam viņu atslēguši pieeja šo versiju, jo mēs liksim klāt šo jauno. Ja. Un tādā gadījumā, pievienojot klāt šo jauno risinājumu, arī cilvēki iepazīstoties, var vislabākā veidā saprast, kādi cilvēki ir vissadarīgākie, kā ar kuru sanāks veidot attiecības, kam būs jāpievērš vērība, ja? Un tā tālāk. Ja? Un vēl iekšā iebūvēt jau tagad ir fantastiski arī afiliēta sistēma, ja? Kad cilvēkiem ļoti ērti ar šādu produktu dalīties ar citiem cilvēkiem. Ja? Nu, lūk, unikāls cilvēkiem vajadzīgs produkts, kas risina šīs problēmas. Ja? Nu, lūk, tātad. Līdz ar to mēs šo fokusu nomainījām. Ja mēs sākumā saucāmies relationship app, jau teiksim, attiecība aplikācija, ja, teiksim, kur ir iepazīšanās sadaļa galvenokārt, tad tagad šis ir pašizziņa, jeb discover yourself for better life. Ja. Un to arī apstiprina tirgus pētījums, kuru mēs veicām ievērojami vairāk cilvēkiem interesē pašizziņa nekā šīs iepazīšanās sadaļas. Ja. Ja, un tas patiesībā paver mums daudz plašāku tirgu, nekā mēs sākumā domājām, vēl rāpam pie tam divos trendos vienlaicīgi. Ja. Nu, lūk, tirgus pētījumā mēs arī veicām visādus citus, daudz dažādus jautājumus, ja, teiksim, svarīgākās funkcijas, kas visvairāk cilvēks interesē. Protams, mēs to visu ņemam vērā, jo tādā veidā tikai var uztaisīt cilvēkiem vajadzīgu un ļoti vērtīgu produktu. Ja, teiksim, pie tā mēs ļoti rūpīgi strādājam. Ja. Nu, lūk, kāds ir mūsu attīstības plāns? Ja, šobrīd aplikācija nav pieejama lietotājiem, ja, bet viņi tiek gatavoti. Ja, un šobrīd mēs veicam community veidošanu, ja, un sākam testēt mākslīgā intelekta asistentu. Pamazām tur liekam iekšā dažāda informācija. Ja. Pēc tam mūsu nākamais updates būs atjaunošana App Store, Play Marketā, kurā jau tiks pielikta pašizziņas sadaļa kā galvenā sadaļa ar pirmajiem jau tur maksas pakalpojumiem. Tad vēl viens updates, kur jau būs premium abonementa, afiliēta sistēma, ja, iekšā, kas ļaus cilvēkiem arī dalīties veiksmīgi ar šo. Un tad trešais updates būs, kur jau tiks integrēts iekšā šis jaunais, unikālais rīks, par ko es jums tikko stāstīju, ja, kurš
pārzina cilvēku vislabāk un spēj dot šīs konsultācijas visdažādākās cilvēka attīstības sfērās, ja, teiksim, un uztaisot tikai šos divus updates, ja, teiksim, bezot tā trešā, ja, mēs jau izpildām tās prasības, kas mums ir vajadzīgas izpildīt pret LIA, kur mēs esam noslēguši līgumu par 123,000 eiro atbalstu, ka šī nauda arī mums ir, nu, tā rezervēta līgums noslēgts, ja, tā kā viss tur ir, nu, vislabākā kārtībā, ja. Nu, lūk, kādas ir mūsu nepieciešamās, kāpēc jums to stāstu? Jā, es jums piedāvāšu šeit ļoti izdevīgi šobrīd līdz 25. martam pie nosacījuma, ja tik ilgi akcijas būs investēt. Ja? Un mums šajā laikā, ja, teiksim, lai mēs to paveiktu, nu, ir vajadzīgi aptuveni ļoti precīzi 100,000 eiro. Ja, teiksim, pa 3 mēnešu laikā mēs varam veikt šos pāris updates, ja tikt tirgu ar jau pavisam jaunu līmeņa aplikāciju, ja, kas arī mums nodrošinās to, ka mēs šos LIA atbalstus saņemsim, ja, nu, un komanda strādājot, ja, aktīvi darbojoties, ja, šī budžeta ietvaros saņem savus samaksas programmētāji, vēl citi cilvēki, ja, tur nedaudz ir uz marketingu sākumā, ja, un arī komanda, protams, tiek atalgots zināmā mērā ar uzņēmuma akcijām. Ja. Nu, lūk, kādas ir mūsu marketinga aktivitātes? Ja, un mēs pavisam nesen savas komandas ietvaros rēķinājām, cik izmaksātu dabūt, piemēram, pirmos 2,000 maksājošus klientus, ja, teiksim, ar tradicionālām mārketinga aktivitātēm, ar Meta vai Facebook ēdiem, ja, un cik tas izmaksātu ar tām metodēm, kuras es jums tūlīt pastāstīšu. Ja. Mūsu galvenās metodas ir community marketing, affiliate sistēma, AI aģentu aktīva darbība sociālajos tīklos, nu, notifikāciju sūtīšana automatizēta. Tas ir ļoti saistīts ar AI aģentiem, ja, lai cilvēkiem vienmēr atgādinātu visvajadzīgāko lietu. Ja. Un izrādās, tas ir 7 reizes lētāk. Pie tam ir daudz cilvēku iesaistīti, kas vēlās šo produktu virzīt uz priekšu. Ja, teiksim. Un uzreiz pēc finansējuma piesaistīšanas mēs aktīvi pie tā sāksim darboties. Ko nozīmē community? Ja? Community veidojās ap labiem speciālistiem, ap gaišiem cilvēkiem, kas spēj dot vērtību cilvēkiem. Ja? Astrologi, psihologi, numerologi, ja? Teiksim, kopā veidojam interesantas pašizziņas lietas, interesantas tur prognozes un sevis izziņas pakalpojumus, ja, konkursus dažādas un caur dažādām Telegram, Facebook un citu tīklu grupām, ja, teiksim, veicinām community, kura jau pati gaidīs jau šos aplikācijas jaunās versijas un uzreiz kļūst par klientiem. Ja. Affiliate sistēma mums ir izveidota unikāli ar ekskluzīvām 500 vietām, ja, kur var pelnīt tikai tie cilvēki, kas ir vai nu iegādājušies akcijas, vai nu viņi ir influenceri, vai nu viņi ir speciālisti astroloģijā, psiholoģijā, numeroloģijā, citās zinātnēs ar lielu daudzumu sekotājiem. Vai nu tie ir arī citi uzņēmumi, internetu platformas, un tādā veidā mēs taisām cross-marketingu, viņiem piedāvājot nevis maksāt par reklāmām, bet ielikt mūsu reklāmu, kur automātiski spiežās uz viņu saites, un viņi pēc tam nopelna 10 līdz 30% no visiem prēmiju abonementiem. Ja. AI aģenti, tas ir fantastiska lieta, visi šie digitālie risinājumi, ko tagad ar jau labi zināmu OpenCloud atvērtā koda sistēma, ja, kas ir nesen kā nākusi klajā pasaulē, ja, teiksim, jūsu popularitāti var ļoti labi izveidot, un tas palīdzēs gan notifikācijām, gan community veidošanai, ja. Gan affiliate sistēmai, tur arī atradīsim savus īpaši labus tūļus, ja, lai, teiksim, tiem cilvēkiem 500 būtu ļoti ērti arī papildus strādāt. Ja. Patiesībā mēs ejam iekšā ļoti lielā tirgu, 500 miljonu potenciālajā lietotāji, globālais tirgus, jā, milzīgs tirgus apjoms, vismaz 50 miljardu eiro, jā, teiksim, pēc pētījumiem. Jā. Tā kā tur ir ko darīt, līdz ar to arī mēs optimistiski skatāmies uz nākotni. Mūsu ienākuma modelis ir paredzēts no galvenokārt prēmiju abonementiem, ja būs arī ekspertu konsultācijas, reklāmas, ja padziļināts atskaites, ja mēs viņus saucam par tā kā vienreizējiem pirkumiem, ir regulārie pirkumi, kas ir šī abonēšana, vienreizējie pirkumi ir šīs konsultācijas, atskaites, ja ienākumi no reklāmas, tas ir kaut cits stāsts, tā ka mums būs, nu, attiecīgs daudzums, jo vairāk lietotāji, jo vairāk būs pieprasījums pēc tā, ja, un mēs šos abonementus, ja, teiksim, tātad pārdodam, piedāvājam, jā, ar atlaidi, ja cilvēks reģistrējās ar affiliate linku vai sadarības saiti, kā tas mums ir ļoti, ļoti, ļoti veiksmīgi izdevies tādā veidā izveidot. Būs arī tāda saucamā pašizziņas saite jaunajā versijā, kas cilvēkiem pat, nu, neliksies tā, ka viņi tur kaut kur tiek vilktis iekšā ar kaut kādiem affiliate linkiem, ja, tam līdzīgi, ja. Nu, lūk, tirgus pētījums arī vienkārši grūti, ja tik labi būtu, tad būtu fantastiski, jā, bet, protams, ka mēs ņemam vērā, ka tur arī te
pētījumu veids daudz tur, nu, tu piesaistīt cilvēki arī kaut kādu daļu paziņu, varbūt grib labāk atbildēt, ja. Tur rādīja, ka vispār 45% gatavi maksāt līdz 9 eiro un tur 18 līdz 20 eiro, ja. Bet mēs biznesa plānā rēķinām, ka mūsu 3% tikai no visiem lietotājiem būs aktīvi, kas maksās kaut kādas maksājumus vidēji tie 15 eiro mēnesī, tur gan vienreizēja pirkumi, gan mazāk abonenti lielākie, ja, teiksim, un tādā veidā sasniedzot tikai 200,000 lietotājs līdz gada beigām. Jā, kas ir reāls skaitlis, sasniedzot 6,000 maksājošs lietotājs. Ja? Nu, mēs jau pa gadiem ejot uz augšu, mēs iegūstam fantastiskākos finanšu rādītājus, ja, teiksim, priekš šādu uzņēmumu. Tas ir absolūti iespējams, ja, jo tie cilvēki, tie uzņēmumi, kas ar šādu biznesu tiek tirgoti, tie ir ļoti veiksmīgi. Un mēs tieši to būvēsim nevis uz tirgo iešanu, uz tādas izmestas naudas rēķinu par reklāmām, bet tieši uz community, uz iesaistītu cilvēku, kuras sirdi un dvēseli ir iekšā un ar interesi iekšā, jā, teiksim, pelnīt no šī produkta, jā, un viņi var palīdzēt viņiem tikt pasaulē. Jā. Biznesa plānu pēc pieprasījuma, protams, kad esmu gatavs nosūtīt. Jā. Līdz šim esam finansējušies lielā mērā no pūļu finansējuma, tātad cilvēki, kas ir investori, vienkārši iegādājušies akcijas, ja mums ir 200 akcionāriem, ja. Mēs esam arī dabūjuši finansējumu no Lijā, no Altuma, ja, un mums ir noslēgts jau pieminējušas līgums vēl par 123,000 eiro par digitalizāciju kopā ar mākslīgo intelektu ar Latvijas Investīciju attīstības aģentūru. Ja. Tā kā tik forši. Ja. Un šobrīd mums ir, lai visu šo projektu tā kā paceltu un ar jaunu jaudu un vienkārši vēriens ar saprātu, bet ar fokusu uz efektīvām lietām, ja teiksim, tiktu iekšā tirgu, mēs veidojam jaunu piedāvājumu, ja, jaunu akciju emisiju, ja, kas teiksim, tagad tiek piedāvāts. Ja, un šajā brīdī ļoti īsā periodā mēs esam izlikuši piedāvājumā zināmu skaitu akcijas, ja, kas ir laika posmā no 12. līdz 25. martam vai līdz brīdim, kamēr akcijas ir pieejamas. Ja. Un šī akciju cena ir tikai 25 centi. Ja mēs viņus līdz šim pēdējā laikā piedāvājam par 45 līdz 60 centi gabalu atkarībā no pērkamu akciju daudzumu, tur 1000 akcijas arī nopirkt par 60, ja, teiksim, centiem, tur 10,000 par 45 centiem. Tad tagad mēs esam izveidojuši absolūti fantastisku piedāvājumu tikai šajā īsajā periodā par šādu cenu. Pie tam ir vēl viens ļoti fantastisks punkts, par ko pēc tam. Ja. Minimālā investīcija ir 1000 eiro, tātad 4000 akcijas. Nu, ja gribēsiet pirkt mazāk, tad gan būs mazliet dārgāk. Ja. Teiksim, pat to pat nav šajā prezentācijā. Nu, lūk, tātad kāda ir šī īpašā piedāvājuma būtība? Ja, un šajā gadījumā mēs gribam iztaisīt ļoti vienkāršu lietu. Ja, teiksim, piesaistīt visus šos nepieciešamos 100,000 šajā periodā, ja, lai varētu pilnīgi droši sirdi pateikt, jā, mums pietiek nauda, lai mēs uztaisītu izstrādi, lai mēs dabūtu Lijā finansējumu, lai mēs varētu tikt tirgu, lai mums viss ir tā kā pilnīgi pietiekami, lai mēs pilnīgi ar drošu sirdi garantiju varētu startēt jau vasarā. Jā, teiksim, un tādā būtība ir tāda, ka mūsu mērķis šajā laikā no 20 līdz 25. martam, mēs to sākam šodien vai tagad jau vakars, rītdien no 12. 13. marta līdz 25. martam, tad 100,000 eiro piesaist uzņēmumam. Ja? Tas ir 400,000 akcijas par 25 centiem. Ja? Un šī summa ir, vēlreiz atkārtoju, nepieciešama, lai mēs tiktu tirgu ar šīm divām nākamajām versijām, un mēs izpildītu visus nosacījumus Lijā finansējuma saņemšanai. Ja? Un šo akciju pārdošanai tiek izveidots īpašs atsevišķs darījuma konts, kurā nonāk visa nauda. Ja? Un, ja līdz 25. martam mēs šo summu 100,000 nepiesaistām, ja? Mēs jums atgriežam atpakaļ naudu un tādā gadījumā meklējam citu ceļu. Teiksim tā, ja? Līdz ar to jūs esat droši par to, ka jūs investējat projektā, kuram nauda pietiks, un tādā gadījumā viņš aizies. Vai arī, ja gadījumā šī nauda šim projektam nepietiek, jūs viņu saņemat atpakaļ. Ja? Teiksim, tam izveidots atsevišķs konts, ja? Teiksim, par to būs arī atsevišķa saite tur ar Google Sheet, kur var redzēt visus investors, cik tur ir sainvestēts un tā tālāk. Ja? Ja, un tālāk, ja
tā kā šī summa tiek piesaistīta 100, nu, tur maksimālā tur ir vairāk, ja, teiksim, tur ir 170 tūkstoši, ja, kas ir vēl ar zinām rezervu uz priekšu. Ja. Bet vairāk gan mēs neesam gatavi pārdot par tik lētu cenu. Ja? Tādēļ, ja šie 100 tūkstoši tiek piesaistīti, tad no tā brīža mēs veicam šo papildus akciju emisiju, papildus 500 tūkstoši pie 3,5 miljoniem. Ja? Tas likuma ietvaros caur Nasdaq depozitāri prasa apmēram 1 mēnesi. Ja? Teiksim, un tālāk pēc šī mēneša jūs tās akcijas saņemat uz savu vērtspapīra kontu. Ja? Teiksim. Tik vienkārši, ja viss sīkumus, detaļas, nianses, kā, kur, kāpēc un viss atbildes. Jā, teiksim, es esmu gatavs jums izstāstīt privāti, personīgi. Mēs varam satikties tur online mītingā, piemēram, Zoomā vai kādā citā platformā. Vai arī iesiet tepat Rīgā, varam satikties. Jā, es šīs nedēļas, nu, principā katru dienu pieejams. Jā, paldies, ka noskatījāties līdz galam un esat laipni aicināti ar vislabāko piedāvājumu un kļūt par mūsu biznesa partneriem. Kopā no sirds veidojam vislabāko produktu pašapziņas jomā ar mērķi viņu izveidot tiešām par vislabāko produktu pasaulē. Ja mēs to darām tiešām no sirds, lai cilvēkiem sniegtu vērtību, ja, un sniegsim vērtību, tad par to mums arī, protams, kas samaksās. Ja. Tā kā paldies visiem un uz sadarbību!